Nu, tautā Latvijā, labu dienu. Rekā opīts noauga ar bārdu. Zini, aizmugurē arī mati mēmijā. Es taču parasti griežu uz nulīti 2 reizes gadā. Pat nezinu, ko lai tagad dara. Padomāsim. Izskatos bišķiņ mežonis. Vot, bišķiņ mežonis. Klausaties, tātad stāsti, par ko radās doma. Nedaudz jums redzot visu to ārprātu, neprātu, bezprātu, kas te Latvijā notiek ar visiem viltus kantorīšiem un tā, jā. Tagad tikai ātri pateikšu faktu, jā, bet ir doma pastāstīt. Ir doma pastāstīt par bišķiņ sīkāk, kā tas bija. Ko gribu teikt? Bija taču gadi, kad es ar Ingūnu vēl nebiju izšķīries. Ingūna tagad dzīvo Amerikā ar meitām un mazbērniem un kas esam šķirti un visu un čau, bet tā kā bijām Latvijā un bijām laulībā, tad mēs taču vienu brīdi, kad Stīvs amerikānis aizbrauca projām, pameta draudzi, pārgulēja ar bērnu aukli un blā blā, visas lietas, ko es jau esmu stāstījis. Tad mēs vienā brīdi nokļuvām pie Jelgavas pentakostiem. Lūk, braucām ar viņiem uz visādām konferencēm, man ir daudz fotogrāfijas, kur Ingūna ir, kur viņa no angļu valodas tulkoja, par cik Ingūna bija mācījusies universitātē par angļu valodu, par tulku vai kā tur, jā, un visu viņa mācēja un tā. Tad viņu vienmēr viņa visiem amerikāņiem Latvijā tulkoja, kas atbrauca te uz Jelgavas draudzēm un tā. Bet gribu teikt to, ka taču bija brīdis, kad neatceros vairs kā, kur, kas, kur bija agris, kas. Bet zinu, pirmkārt, es vienu bībeles skolu pabeidzu pie pentakostiem. Man ir kaut kur dokumenti. Nezinu, kā viņu tur sauca, bet es kaut kādu skoliņu beidzu, man ir dokumenti. Reāli pie pentakostiem kopā ar Guntu Maķuhovu, kuru tagad es savukārt jums velku ārā un stāstu, kad sieviete nedrīkst būt mācītāja. Toreiz es to visu nezināju, kopā bijām, gājām. Viņa pat laikam vai nebija viens no lektoriem, mācību spēkiem, kas tur eksāmenus pieņēma. Tā kā biju es vienā putrā ar viņiem, jo es to visu nezināju. Nelasīju bībeli, nepievērsu uzmanību, un ja tu esi ar viņiem kopā iekšā, tad praktiski, redziet, nav cerību tikt ārā. Tāpēc tagad vienā ziņā ar tā var saprast kādus tur Parijanca cilvēkus un Žaunera un Jensīša, ja viņi pie tiem sātanistiem ir nokļuvuši, ja, un viņi tā iet katru nedēļu svētdienu un pa nedēļu nelasa un nestudē un nepaskatās kaut kādus citus, nezinu, video blogerus, kanālus, kaut ko, kur brīdina, kur pasaka, tad viņi ir nolemti, ja, un tā arī mēs bijām. Bet stāsts par to, ka es taču sludināju. Es jums vēlāk pastāstīšu, kā bija, es taču sludināju. Es daudz ko darīju ar Modri kopā, dibinājām Limbažu vasarasvētku draudzi, tad dibinājām Jaunpils vasarasvētku draudzi. Es visur, kur braucu, sludināju, man agris Modris ļāva, un es cēsu draudzītē, kādreiz bija vismaz maza neliela, nezinu, un Limbažu, un kur tik es nebraucu, un ko es tik nedarīju, bet es arī Jelgavā lielajā baltajā mājā, kas ir Jelgavas pentakostu namiņš lielais, sanāks kādu vakaru luste, pastāstīšu, jo tur jāpasēž. Tagad nevaru, objekts ir darbs un tā, bet tur jāpasēž mierīgi un izstāstīšu, ko es teicu, kā es biju apģērbies, kā es uzvedos, šausmas, kauns, negods, visiem prasīšu piedošanu, jā. Es jums izstāstīšu, es biju vēl trakāks par Parijancu, vēl trakāks par visiem šitiem, kurus es tagad, ceļu gaismā, jā, bet es biju vēl trakāks un es biju tajā visā iekšā. Tāpēc varbūt tagad, ja kāds brīnās, kāpēc es cepos, kāpēc es šitā, kāpēc es tur, nezinu, vai rūpī, vai nerūpī, vai kaut kā, un kāpēc es vispār pret un sacēlies un stāstu un ceļu gaismā, tāpēc, ka es tajā mentu zaņķī, jā, es šitajā zaņķī biju visā iekšā pats, jā, un vēlāk pastāstīšu, kā es sludināju vismaz pa Jelgavas draudzi. Būs video, jo tur ir daudz visādas nianses, tad jūs vispār saķersiet galvu, ka uzzināsiet, kāds es biju un ka es sludināju un kā es sludināju un ko es tur teicu. Un apģērbs kāds bija, tas viss ir svarīgi.